Daži padomu tev kā pircējiem, lai droši iepirktos internetā. Čau, mani sauc Mikus un es strādāju Printful kā klienta menedžeris. Ikdienā sadarbojos ar 20 dažādiem e-komercijas veikaliem. Esmu redzējis gan labus, gan sliktus piemērus. Īsumā ieskicēšu, kam jāpievērš uzmanība tev kā gala patērētājiem, lai droši iepirktos internetā. Pirmkārt, atsauksmes. Pievērs uzmanībai mājaslā pieejamas atsauksmes, tā jau ir pirmā labā zīme. Plusiņš uzņēmumam par to, ja tās ir pieejamas arī ārējā platformā, kā pieņemsim Trustpilot, jo šajās vietnēs uzņēmumam nav pilna kontrola pār šīm atsauksmēm, tātad visas ir īstas. Uzdod sev jautājumu, vai tu tiešām tici, ka šis produkts vai servis ir novērtēts ar 5 no 5 zvaigznēm? Punkts 2. Kāpēc tas veikals visbiežāk pievērst sev uzmanību ar ļoti zemām cenām? Es ieteiktu uztaisīt mazu izpēti un saprast, cik ir produkts vai servis vidējā cena. Ja šis konkrētais veikals piedāvā produktu vai servisu vismaz par pusi zemāku cenu nekā citās vietās, visticamāk tas būs krāpniecisks veikals. Trešais – maksājuma metodas. Skaties, vai internetu veikals piedāvā visiem zināmas maksājuma metodas, kā pieņemsim PayPal, Google Pay, Apple Pay, vai ir iespēja norēķināties ar internetu bankas pārskaitījumu. Tāpēc es veikali visbiežāk izmanto banku pārskaitījumus patiešo, neiesaku izmantot tādus, bet gan meklēt pašam sev zināmas maksājuma metodas. Tātad apskaties ar noteikumu saiti un informāciju par preces atgriešanu. Nenāks par skādu, ja pārbaudīs, vai tas ir pieejams Eiropas uzņēmuma reģistrā. Kā arī, vai ir pieejams klientu atbalsts. Kā minimums jābūt e-pasta adresei. Var iet arī soli tālāk un pārbaudīt, kad ir reģistrēts domēņu nosaukums, bet skaidrs ir viens – klientu atbalstam ir jābūt. Pasargā sevi un netici brīnumiem internetā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina: netici brīnumiem internetā.